Mūsu skola tika dibināta 1927. gadā. Tagad mēs to pazīstām kā Ventspils mūzikas vidusskolu, bet dibināšanas laikā viņu sauca par Ventspils tautas konservatoriju. To dibināja Latvijas valsts konservatorijas dziedāšanas klases absolvents Fricis Puķītis. Ideju dibināt skolu Fricim Puķītim deva Jāzeps Vītols, kas pēc absolvēšanas viņam teica: par dziedātāju operā tu netiksi. Brauc atpakaļ uz Ventspili, kur tava ģimene, un dibini tautas konservatoriju. Un tā nu, Fricis Puķītis atgriezās atpakaļ Ventspilī. Skolas dibināšanai viņam tika piešķirti 500 lati, kas sākumā bija domāti alkoholisma apkarošanai Ventspilī, bet doma laikam saprata, ka cīnīties ar jūrnieku ieradumiem ir bezcerīgi. 1927. gada rudenī Ventspils tautas konservatorija uzsāka darbu. Mācības notika Ventspils valsts ģimnāzijas telpās pēcpusdienās un vakaros. Tur varēja apgūt klavieres, violi, čellu, dziedāšanu, dažādus pūšam instrumentus un teorijas priekšmetus. Skola bieži rīkoja skolēnu, pedagogu un viesmākslinieku koncertus. Fricis Puķītis bija ieguvis popularitāti Ventspilī kā direktors un dziedātājs. 1931. gadā par Ventspils tautas konservatorijas direktoru kļuva Artūrs Sīlis. Viņš bija Latvijas valsts konservatorijas absolvents un Ventspilī mācīja mūzikas teorijas priekšmetus. Savu 10 gadu darbības laikā viņš fokusējās uz mūzikas popularizēšanu Ventspilī un ventspilnieku muzikālās gaumes audzināšanu. Artūrs Sīlis bija Ventspils vasaras simfonisko koncertu idejas autors un realizētājs. Šie koncerti notika Atpūtas dārzā 6 nedēļas ar 3 koncertiem katru nedēļu. Orķestra sastāvā bija ventspilnieki un pieaicinātie Rīgas mākslinieki. Koncertos tika izpildīta populārā simfoniskā mūzika, dziesmas, ārijas un citi instrumentālie darbi orķestra pavadījumā. Pusi no koncertiem diriģēja Artūrs Sīlis. Pirmo reizi Ventspilī bija iespējams iegādāties abonementu koncertu cikliem. Tajā laikā abonementus maksāja 7 lati un 50 centīm, kas mūsdienās būtu apmēram 23,50 centi. 1941. gadā Artūrs Sīlis cieta no padomju represijām un tika izsūtīts uz Sibīriju, kur vēlāk gāja bojā. Ventspilnieki cerēja uz viņa atgriešanos, bet laiks gāja uz priekšu un sākās 1941. gada mācību gads padomju okupācijā. Šo vienu mācību gadu direktora pienākumus pildīja Lilija Kalniņa. Viņa bija grāmatvede un bibliotekāra. 1942. gadā par direktoru kļuva Valdemārs Linde. Par direktoru viņš kļuva gandrīz uzreiz, kā absolvēja kompozīcijas klasi Latvijas Mūzikas akadēmijā. Laika biedri atminās, ka personības ziņā viņš bija līdzīgs ar Artūru Sīli. Valdemāra Lindes darbības laikā sākās īsts uzplaukums. Tika pieņemti darbā jauni skolotāji un atjaunots simfoniskais orķestris, kas pārstāja darbību kopš padomju okupācijas. Atkal tika atsākti simfoniskās mūzikas koncerti. Diemžēl ilgi Valdemārs Linde darbā nepalika, jo Otrā pasaules kara sākumā 1943. gadā izceļoja uz Zviedriju. Pēc Valdemāra Lindes izceļošanas par Ventspils valsts mūzikas skolas direktori kļuva Milda Vītiņa Skritule. Viņa bija pazīstama kā lieliska dziedāšanas skolotāja ar fantastisku tehniku, kas tika nodota viņas skolēniem. Laika biedru atmiņās viņa tiek aprakstīta kā eleganta, īsa auguma sieviete. Viņai patika starpbrīžos aiziet uz kafejnīcu Venta un iedzert glāzīti konjaku asinsritei. 1945. gada mācību gada sākumā par skolas direktoru kļuva Hermanis Prūsis. Viņš Ventspils valsts mūzikas vidusskolā strādāja par diriģēšanas skolotāju un par kora diriģentu un dziedāšanas skolotāju klases vadītāju. Viņa darbības laikā skolai tika ierādīts telpa šeit, Pils ielā 38. Hermaņa Prūša darbības laikā Latvija bija iekļauta Padomju Savienībā. Vidusskolēniem tika pasniegtas lekcijas, kurās tika mācīts par komunistiskās partijas vēsturi. Mācīšanās par rietumu komponistiem un viņu skaņdarbu izpildīšana bija nosodāma. Neskatoties uz to, audzēkņu koncertos bieži skanēja skaņdarbi no tādiem komponistiem kā Bachs, Beethovens un Šopēns. 1950. gadā par skolas direktoru kļuva Jānis Brīsme. Ventspilī
viņš vadīja muzikālās izrādes, bet viņš bija arī absolvējis Jelgavā skolotāju institūtu un Liepājā dibinājis koru Līva, kurš pastāv vēl pat šobrīd. Padomju Savienības laikā Latvijā darbojās valsts sadalas komisija, kas norīkoja jaunos absolventus dažādās darba vietās. Tieši šīs komisijas dēļ 1952. gadā par Ventspils valsts mūzikas vidusskolas direktori kļuva tikko Latvijas valsts konservatoriju absolvējušā Elvīra Salmiņa. Šis amats viņai ļoti nepatika, jo dokumenti un pārējais ar direktora amatu saistītais darbs viņai nepatika. Viņa bija kora cilvēks visā savā esībā. Viņa 1956. gadā kopā ar Dzintaru Kļaviņu dibināja kori Līvzeme, kas vēl joprojām pastāv šodien un ir vecākais no Ventspils amatiermākslas kolektīviem. 1969. gadā Elvīrai Salmiņai beidzot bija atļauts aiziet no sava amata, un viņas vietā nāca Dzintars Kļaviņš. Dzintars Kļaviņš bija pianists, muzikologs un lībiešu kultūrvēstures un muzikālā mantojuma pētnieks. 1961. gadā pēc Dzintara Kļaviņa iniciatīvas tika atvērta mūzikas teorijas nodaļa. Viņa Ventspils mūzikas vidusskolas vadīšanas laikā tika atjaunota simfoniskais un pultaja orķestris. Viņš arī inicinēja big band izveidi. Tajā laikā tas bija pārdrošs gājiens, jo šis žanrs Latvijā vēl nebija tik populārs. Dzintars Kļaviņš darbojās ne tikai, lai uzlabotu Ventspils mūzikas vidusskolu, bet arī kopā ar dombiedriem pirmajā ģimnāzijā atvēra mūzikas novirzienu. Tajā bērni varēja dziļāk apgūt mūziku, neiestājoties mūzikas skolā. Mūsdienās daudzi no šīs novirziena absolventiem piedalās dažādos koros un citos kolektīvos. 1971. gadā direktora amatu ieņēma Vairis Martinovskis. Viņš bija ļoti jauns pēc direktora amata standartiem, bet viņa darbības laikā mācību kvalitāte Ventspils valsts mūzikas vidusskolā tika paaugstināta. Gan arī visās specialitātēs tika uzņemti darbā jauni skolotāji un tika pieprasīti telpu remonti. Tika arī iegādāti jauni kvalitatīvi instrumenti. 2005. gadā par direktoru kļuva Andris Grigals. Pirms kļūšanas par direktoru viņš ilgi bija Ventspils mūzikas vidusskolā strādājis par trompetes spēles skolotāju. Andris Grigals sāka muzicēt jau ļoti agrā vecumā un sākumā gribēja mācīties akordeonu. Diemžēl akordionistos netika, bet kāda kundzīte pamanīja, ka viņam ir ļoti smuki zobi un paziņoja, ka šī fakta dēļ mācīsies trompeti. Andris Grigals par Ventspils mūzikas vidusskolas direktoru nostrādāja 17 gadus, un tajos ir daudz kas panākts. Viens no mērķiem, ko bija plānots sasniegt savas darbības laikā, bija atvērt mūsdienu ritma mūzikas nodaļu. Šis mērķis tika sasniegts ļoti ātri, jau 3. darbības gadā. Viņa darbības laikā skola un koncertzāle ieguva jaunas, moderni aprīkotas telpas Ventspils centrā Lielajā laukumā. 2022. gadā par direktoru kļuva Jēkabs Matspans. Viņš ir buncinieks, bet interesi mūzikā guva salīdzinoši vēlu, 15 gados. Bet uzreiz kā mūzika viņu ir ieinteresējusi, tā ir ievilkusi dziļi sevī un nelaidusi vaļā. Jēkabs Ventes balsī ir teicis, ka jaunībā ir bijis špicbuks, bet mūzika ir viņu izmainījusi. Jēkabs Matspans ir mūžam aktīvs un enerģisks. Viņš vienmēr spējas atrast īstos vārdus, kas uzmundrinās gan pašus vecākos vidusskolas skolēnus, gan pašus jaunākos mūzikas skolas audzēkņus. Šajos laikos, kad viss mainās un mūžam ir bažas par nākotni, ir grūti iedomāties labāku direktoru Ventspils mūzikas vidusskolai. Mūsu skola ir skanīgi skanējusi jau 95 gadus. Viņa ir skanējusi cauri pilnīgi visām pārmaiņām, kam ir gājusi cauri Latviju. Vienīgais, ko viņai var novēlēt, ir skanēt vēl saules mūžu. Lai skan!